Sveiki! Vienotības vēža ministra prezidenta Evika Siliņa šodien informējot par savu aiziešanu no amata, paziņoja, ka viss viņas darbs esot bijis veltīts Latvijas cilvēku drošībai un labklājībai. Tā varētu teikt, jo Evika Siliņa, lai pamatotu šos apgalvojumu, bija paņēmusi līdzi kā reiz tos cilvēkus, par kuru drošību un labklājību viņa patiešām rūpējās. Visspilgtākie vienotības vēža pārstāvi bija viņai apkārt. Un tiešām ar viņu drošību un labklājību viss ir un būs kārtībā. Sākot no astronomiskajām algām un visiem tiem ienākumiem, par kuriem mēs vēl nekā nezinām, un beidzot ar slepenajiem Air Baltica evakuācijas reisiem, kuri joprojām skaitās valsts noslēpums. Taču nopietni patiesība, īsā nepatīkamā patiesība ir gluži cita. Evikas Siliņas valdība kopā ar tā saucamo Mangāna koalīciju, Vienotības vēzis, Progresīvo sarkanā sērga un Lemberga zilzemnieki, un to izveidotā valdība ir bijusi absolūti prokremliskākā, absolūti Latvijai postošākā valdība un koalīcija kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Paskatieties, kurā virzienā jūs gribat, un jūs redzēsiet šīs te Evikas Siliņas valdības un Mangāna koalīcijas valdīšanas absolūti katastrofālās iznīcinošās sekas. Drošība, aizsardzība, tiesiskums, valsts parāds, vēlreiz valsts drošība, droni, demogrāfija un tā tālāk. Jūs visi to labi zināt, jūs to visu redzat acu priekšā. Un tagad atnāk klopa madāma un mēģina uz atvadām pastāstīt, ka viņas prioritāte esot bijusi iedzīvotāju drošība un labklājība. Šī valdība ir atstājusi katastrofālākas sekas nekā iepriekšējās 5-6. Ne Kariņi, ne Godmaņi pat tuvumā nestāv. Un ir tikai likumsakarīgi, ka savas valdīšanas agonijas laikā šie zirnekļi burkās sakāvās ne pa jokam. Vienotības vēzis ar sarkano progresīvo sērgu, un, protams, aizturētais ZZS ministrs, tam ir tikai labs apstiprinājums. Tagad šie paši kungi un dāmas līdīs uz Saeimu. Un visi mēģinās iestāstīt, ka mēs jau neko, tie citi, redziet, cik daudz laba mēs izdarījām. Jūs tiešām atkal ļausieties piekrāpties. Visu labu!